Esiet sveicināti! Turpmākajā pusstundā kopā ar jums būs Kurzemes televīzijas sagatavotie jaunumi Ventspilī, un studijā būšu es, Gita Mārtiņsone. Nākamajā nedēļā Ventspilī, Pārventā un pilsētā uz vienu dienu tiks atslēgts karstais ūdens. Pašvaldības Sijā Ventspils siltums atvainojas par sagādātajām neērtībām, kas laiku pa laikam jāpacieš vērienīgā katlumāja rekonstrukcijas projekta laikā. Kā zināms, abās katlu mājās notiek pārējo uz siltumu ražošanu ar šķeldu, un ūdens tiks atslēgts šādos laikos. Otrdien, 14. maijā no pulksten 8 līdz 24 Ventas labā krasta centralizētā siltuma apgādes jeb Pārventas klientiem, un trešdien, 15. maijā no pulksten 8 līdz 17 Ventas kreisā krasta centralizētās siltuma apgādes klientiem. Pārventā karstā ūdens nebūs tāpēc, ka tiks apturēta katlu mājas Talsu ielā 69 darbība un veikti nepieciešamie priekšdarbi, lai jau maijā varētu uzsākt jauno šķeldes katlu montāžu. Uz Kurzemes televīzijas redakciju atnāca anonīma vēstulē ar lūgumu tikt skaidrībā ar sekojošu jautājumu. Mūsu māja atrodas uz Poruka ielas 79. To pašlaik renovē. Pēc tam, kad darbi beigsies, mums pirmā stāva iedzīvotājiem vairs nebūs iespējas novietot atpakaļ lodžiju rests. Mājas pārvaldnieks piedāvāja variantu aiztiklot lodžiju, ko negribētos darīt, vai arī atstāt lodžiju atvērtu. Pēdējais variants negarantē drošību, tomēr pirmais stāvs. Kāpēc nevar atpakaļ uzlikt resti? Piemēram, tādu variantu ir redzēta uz Lielo prospektu. Un tā pēc skaidrojuma var vai nevar likt resti pēc māju renovācijas mēs vērsāmies pie Ventspils arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļas vadītāja Māri Boži. Šo jautājumu reglamentē normatīvie akti, tā skaitā pilsētā tie ir teritorijas izmantošanas saistošie noteikumi. Šajos noteikumos ir precīzi sadaļa, kurā atrunāts, respektīvi, kā tiek atjaunotas fasādes, kāda ir kārtība, un arī tiek atrunāts, kas tad notiek ar lodžijām, balkoniem. Ja runā konkrēti par šo te nosacījumu ievērošanu, tad jāsaka tā, ka faktiski restu atjaunošana balkoniem vai aizbūvēšana balkoniem vispār netiek pieļauta. Ja runā konkrētā gadījumā, ja mēs redzam ēku, kas ir aiz mums Jāņa Poruka ielā 9, tur ir lodžijas, un lodžiju aizstiklošana tiek pieļauta, bet režģu likšana pilsētā netiek pieļauta. Ja ir izlemts, ka māju renovēs, tad sastāv tam piemērot plānu. Šajā gadījumā mājas apsaimniekotājs un renovācijas plānu pasūtītājs kooperatīva sabiedrība Bāka NK. Izstrādātā dokumentā, ar kuru tiek veikti renovācijas darbi, nav iekļauts lodžijas ar restēm. Kā tās izskatīsies, aiztiklots vai arī atvērt, šo jautājumu vajadzēja apspriest kooperatīvu kopsapulcē, skaidro Māris Boža. Vēl jau vairāk, kad mēs pieļaujam tādu opciju, kad rekonstruēt ēku, tā skaitā renovēt fasādes un siltināt, var arī realizēt tos darbus pa kārtām. Un arī, teiksim, ja arī projekts paredz aizstiklot lodžijas, tās var arī realizēt otrajā kārtā. Respektīvi, mēs saprotam, ka ir iespējams arī ierobežot finanses resursi mērķiem. Tamdēļ faktiski ļoti svarīgi ir izstrādāt šo būvprojektu, un tad jau katrs dzīvokļu īpašnieks var pieņemt lēmumu, kā to darīt, bet, protams, ka viņam jāpieturās pie tā risinājuma, kas ir saskaņots. Šī gadījumā vēl jau vairāk jāuzsver, kad projekta izstrādes laikā un saskaņošanas laikā no īpašniekiem neviena prasība par režģu saglabāšanu nav izskanējusi, un tāpēc tas mums ir liels jaunums. Kā rīkoties iedzīvotājiem, ja neskatoties uz aizliegumu ievietot lodžijās restes, pilsētā tomēr ir vietas, kur to tomēr dara, piemēram, Lielajā prospektā? Vienmēr ir jāskatās, respektīvi, kad šis režģis ir izbūvēts, vai tas ir līdz 6. gadam, vai no otras gadījums režģa izbūve ir notikusi nelikumīgi. Jā, protams, kad režģis ir uzstādīts līdz 6. gadam, saprotiet paši, tas nebūtu īpaši korekti tagad iet pie cilvēku un teikt, tev rītā tas ir jānovāc. Jā, bet tas, protams, ir, kā jau es teicu, apsaimniekotāja jautājums, numur 1. Numur 2, protams, ka visiem īpašniekiem ir faktiski jārūpējās un jāuztraucās, kāds viņa īpašums izskatās kopumā. Ar Ventspils pašvaldības lēmumu pēc 2006. gada restes uz lodžijām likt ir aizliegts. Renovācijas projekta realizācija Poruka ielas mājai bija uzsākta pirms restu novākšanas no lodžijām. Kā Lielā prospekta mājai uzstādīs lodžijām restes, lai arī nokrāsots atbilstoši mājas krāsē, tas būs jānoskaidro arhitektūras un pilsētas celtniecības daļai. Kristaps Priede, Irina Kurgānova, Indrs Žodziņš, Kurzemes televīzija. Viena no aktuālākajām un pēdējā laikā apspriestākajām problēmām sabiedrībā ir pensija.
kāda būs dzīve pensijas laikā un vai ar valsts pensiju pietiks normālai dzīvei. Compensalife uzdevums ir dot iespēju iedzīvotājiem nodrošināt finansiālo labklājību nākotnē. Viens no veidiem, kā to panākt, ir veidot uzkrājumus. Compensalife veids privātus ieguldījumus 3. pensiju līmenī. Ko cilvēkam dod privātās pensijas? Vispirms tie ir papildus līdzekļi pie valsts pensijas, un mēs paši varam noteikt, kādu pensiju vēlamies saņemt. Izejot no tā, mēs paši izvēlamies, kādu minimālu iemaksu veiksim. Vismazākā iespējama iemaksa ir 10 lati. Izmantojot šo Compensalife pakalpojumu, cilvēks ilgtermiņā plāno savu pensiju, tādējādi rūpējoties par nodrošinātām vecumdienām. Šāda veida iemaksu termiņš ir līdz pat 50 gadiem, bet, protams, klients var izvēlēties arī mazāku termiņu. Katrs cenšas domāt par finansiālo drošību nākotnē, gan sev, gan ģimenei. Uzkrājuma veidošana nav greznībā, tā ir obligāta katra cilvēka vajadzība. Mums ir svarīgi saglabāt un palielināt savu kapitālu, un tāda ir arī Compensalife galvenā filozofija. Compensalife, atverot filiāli Ventspilī, sniedz iespēju arī ventspilniekiem ērtāk piekļūt šim un arī citiem kompānijas pakalpojumiem, kuru skaitā ir apdrošināšana jūsu bērniem, nākotnē drošībai, veselībai, kā arī biznesam. Ventspilī nonācām 2011. gadā, 11. augustā tika atvērta Ventspils filiāle. Un Compensalife Vīna Insurance Group pārstāv Latvijā Vīna Insurance Group Latvijas filiāli. Un Latvijas filiālē ir savas pārstāvniecības, tātad jau ir Ventspils, Liepāja, Daugavpils, Valmiera. Compensalife Ventspils filiāle atrodas Ventspils prāmu termināļa ēkā, Dārzielā 6, 3. stāvā. Konsultācijas iespējams saņemt gan ierodoties privāti, gan rakstot uz ekrānā redzamo e-pastu vai zvanot pa ekrānā redzamo tālruni. Trešdien, 15. maijā, 2019. tiešraidē portālā www.ventspils.lv un portālā www.ventasbalss.lv Ventspils pilsētas domas deputāts, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas loceklis Aleksandrs Mirvis, sporta pārvaldes vadītāja Daina Paipala un Ventspils jaunatnes nama direktore Daiga Silarāja atbildēs uz iedzīvotāju jautājumiem. Sarunas tēma – brīvā laika pavadīšanas iespējas Ventspilī. Jautājums iespējams uzdot portālā www.ventspils.lv pie attiecīgās ziņas, kā arī sūtot e-pastu vtvt@skatvis.net vai zvanot darba dienās no 8 līdz 12 un no 13 līdz 17 pa tālruni 636 011 14. Arī sarunas laikā ir iespējams piezvanīt uz studiju. 2. māja Latvijas televīzijas 7. kanālā 22:10 aizsākas raidījumu cikls Novada izvēles. Priekšvēlēšana diskusijās tiks uzrunāti arī Ventspils pilsētas un novada deputātu kandidāti. Savus jautājumus jau iepriekš varat uzdot e-pastā kurzeme@novadaizvēles.lv. Šajā nedēļas nogalē centrā bērniem ar īpašajām vajadzībām tika atzīmēta mātes diena. Viss notika atbilstoši pieņemtajām tradīcijām, ar viesiem, cienestiem, kā arī ar priekšnesumiem. Mātes dienā pieņemts sumināt savas mīļās māmiņas, dāvināt dāvanas un patīkami viņas pārsteigt. Īpašu pateicību pelnījušas ir tās māmas, kuru bērni šajā pasaulē ieradušies ar nopietnām veselības problēmām. Šāda bērnu audzināšana prasa daudz lielāku pacietību, zināšanas un izturību. Centra cimdiņš audzēkņi savām mamām par rūpēm pateicās ar saviem priekšnesumiem. Cimdiņā šajā dienā viesojās arī Liepājas un Stiklu speciālās internāta skolas draugi. Visi bija sagatavojuši arī pārsteigumus, piemēram, liepājnieki bija sagatavojuši cirka mākslas priekšnesumu. Mums tas ir Liepājas jauniešu cirka grupa, kura darbojas jau 6. gadu. Un pašreiz mēs uz šo brīdi jau esam iestudējuši 3 uzvedumus jau. Un viņi iet patstāvīgi uz skatuvi un paši dara visu bez pieaugušo, vārdu sakot, maisīšanās un traucēšanas. Grūti to vispār apgūt tādus prasmes? Nē, viegli. Ko jūs mākat jau darīt? Jūs žonglējat? Jā, ar bumbu. Mēs tikai mētājam, mēs tā nemākam ar trīnu vēgu. Ar 2 arī nav tik viegli? Tikai ar 2 šitādi. Parādiet mums. Parādi.
Nu, jūs to lieliski darat, jā? Cik daudz jūs cilvēku jūsu grupā? Cik? 4, jā? Es tagad redzu. 5. 5, jā? Aha. Cik ilgi tu nodarbojies ar šo? Es? 6 gadi. 6 gadi jau visu laiku, jā? Tu šeit esi. Un visi tāpat, jā? Jā. Visi tāpatās dara to pašu cirku, un mēs tikai vairāk šitiem puikām trenējamies 6 gadus jau kopā jau. Arī Stiklu speciālajā internāta skolā liela uzmanība tiek veltīta radošo spēju attīstībai. Ar dejas, dziesmu un lietišķās mākslas palīdzību bērni īpašā uzraudzībā iepazīst pasauli. Viņu attīstībā izmanto dažādas metodes. Mums rīt ir skolā mātes dienas koncerts, mēs arī šos priekšnesumus rādīsim rīt mātes dienas koncertā, bet mēs gribējām pateikt, ka mēs ne tikai dziedām, dejojām, mēs skolā aktīvi sportojām. Mums ir dažādi pulciņi, dažādas fakultatīvās nodarbības. Varbūt, ja mācībās tam bērnam neiet, jā, toties viņš var izpausties tādā veidā, jā, dažādās aktivitātēs. Mūsu skolā bērni tādi, viņi aktīvi, nekautrēs kāpt uz skatuves, viņi ir droši, atklāti, patiesi un dabiski vienmēr, vai ne? Jā, un galvenais, ka visiem ir izdevība piedalīties un kāpt uz skatuves. Es gribētu papildināt ar to, ka šīs dziedāšanas skolotāji katru gadu rīko mums solistu, individuālo izpildītāju koncertiņu. Un tad kāpju skatuves, kas vien grib, citām varbūt labāk izdodas mazāk, bet viņi visi dzied un nekautrējas. Centrā Cimdiņš bieži vien iespējams sastapt arī brīvprātīgos. Tie ir cilvēki, kas gatavi veltīt savu brīvo laiku darbam ar bērniem. Es šeit palīdzu organizēt šādus pasākumus. Neorganizēt, bet vienkārši palīdzu. Un vēl vadu sporta nodarbības. Palīdzu vadīt. Cik tev gadi? 21. Brīvprātīgais tādā jauna vecuma. Īstenībā nav nemaz tik grūti, viss ir pretīm nākoši un viss saprot, plus minus viss, tā kā nav nemaz tik grūti. Pirms tam zināju, uz kurien tu ej? Jā, es jau zināju, man tieši bija tā doma, es ieraudzīju, tur bija sports un kaut kas ar invalīdiem, un es sapratu, jāiet. Visgrūtākais, es pat nezinu, varbūt pierast pie tā, ka viņiem vajag, bērniem vajag tomēr, tādu īpašu, uzvedību no tavas puses. Tāda pielaidība, es pat nezinu, kā lai to nosauc. Kaut tam līdzīgi. Un pacietība, protams, pacietība. Lenglijs ir beidzis fotogrāfu kursus un tagad seko līdzi, lai visi notikumi tiktu iemūžināti fotografijās. Un viņam tas visai labi izdodas. Patīk, dara dažā staiga, sportuju. Tagad dažā. Var teikt, ka tu šeit esi galvenais fotografs. Jā, bieži skusējas, daži pastājies, visi. Tev vairāk patīk fotografēt cilvēkus vai dabu? Cilvēku dabas, daži. Tev patīk šeit? Jā. Ir draugi? Ir. Daudz? Daudz. Cimdiņa audzēkņi prot ne tikai radīt oriģinālus rokdarbus, bet arī mācās spēlēt dažādus mūzikas instrumentus. Dažiem izveidojusies pat īpaša muzikālā dzirde. Gita Mārtiņsone, Tatjana Saksaganska, Andrejs Kulīgins, Kurzemes televīzija. Maijā ASV, Kanādā, Japānā, Ķīnā un daudzās Eiropas valstīs, tajā skaitā arī Latvijā, atzīmē viens no saulainākiem svētkiem Mātes dienu. Oriģinālu dāvanu izveidoja Ventspils digitālais centrs, organizējot fotostūrīti. Šogad mums 10 gadu jubileja digitālajam centram. Mēs gribējām iedzīvotājiem piedāvāt kaut ko bez maksas, kaut kādu tādu izdarību, kur viņi varētu atnākt, paņemt kaut kādu atribūtiku rokās un nofočēties bez maksas. Gatavās fotogrāfijas pēc izvēles aizsūta uz e-pastu vai ievieto kādā atmiņas kartē. Tā jau ir 3. reize, kad digitālais centrs rīko šādu pasākumu. Pirmo reizi fotostūrīts darbojas Valentīna dienā, pēc tam 8. martā, kur bija daudz fotogribētāju, jo ieradās 120 cilvēki. Bet šajā reizē gribētāju gan nebija tik daudz. Sekojiet līdzi mums arī Ventspils portālā un Twitterī. Un gaidiet, kad būs nākamais fotostūrīts. Kristus Priede, Jūlija Kostenko, Andrejs Kulīgins, Kurzemes televīzija.
Ventspils pilsētā ir neskaitāmas tradīcijas dažādās jomās, un ja runājam par tradīcijām, kas saistītas ar mākslu, tad katru gadu savu dejošanas mākslu jaunie dejotāji demonstrē festivālā ar nosaukumu Ventspils Puante. Šogad festivāls notiek jau 3. reizi, un pats nosaukums jau liek saprast, ka pasākumā uzsvars tiek likts uz baleta mākslu, un dalībnieki ir interešu izglītības iestāžu klasisko deju un baleta studijas. Kas ir šīs zelta saulītes? Tās ir skaistās un talantīgās dejotājas, kas piedalās tradicionālā festivālā Ventspils Puante. Festivāls Ventspils Puante 2013 tika aizvadīts Ventspils Jaunradas namā, un šogad tas pulcēja 220 talantīgus dejotājus. Deju festivālā piedalījās 7 kolektīvi – Liepājas baleta un deju studija, bērnu deju studija Apelsīns, horeogrāfiskā deju studija Romanti, Marinas Seiko deju studija, bērnu radošā studija Sunrise, bērnu deju ansamblis Zadorinka un Ventspils Jaunradas nama horeogrāfijas ansamblis Konfeti. Bērnu deju studijai Apelsīns ir arī zināma saistība ar Ventspili, jo viena no pedagogiem ir arī deju studijas Konfetī bijusi audzēkņa. Mans mazais dēlis reiz man pateica: "Mamu, es vēlos dejot." Tā nu man nācas sākt nodarboties ar mazajiem dejotājiem un izveidoju studiju Apelsīns. Man ļoti patīk dejot, stiepties, lēkāt. Šodien dejoju Fejas deju. Šo kleitu man skolotāja izveidoja. Mums laikam ir vismazākā studija no šodienas dalībniekiem, kā arī vismazākie dejotāji. Mēs dejojam tautas dejas, kā arī klasiskas dejas stilizāciju. Dalībnieku priekšnesumus vērtēja kompetenta žūrija. Baleta mākslinieces, horeogrāfis un pedagoģis Gunta Bāliņa, Sarmīta Jaksa Graudiņa un tautisko deju vadītāja Ineta Judzika. Dalībnieki dalījās dažādās vecuma grupās. Pirmsskolas grupa 7 līdz 9 gadi, 10 līdz 14 gadi un 15 līdz 25 gadi. Bērniem deja sagādā prieku, un no žūrijas viņi nebaidījās parādot uz Jaunradas namas skatuves to, ko prot vislabāk. Kas jūs esat par dzīvnieciņiem? Vāvere, zaķi, pēles un briedīši. Kur lapsiņa pazudus? Lapsiņa, nezinām. Aizdejoja? Jā. Pastāstiet, vai grūti dejot? Un kāpēc jūs sākāt dejot? Es nezinu, tā ir tīna. Kas tāds drosmīgs? Man vienkārši sagribējās uz baletu. Man nepatīk akrobātika, un tad saprasījās uz baletu. Un kāpēc? Man jau balets bija no paša sākuma tāds sapnis, jo man ļoti patīk dejot baletu, un arī man tas padodas. Un kā jūs domājat, cik ilgi jūs dejosiet? Uz operas skatuves arī tiks? Nezinu, tad jau redzēs, kā būs tālāk. Apmēram varētu dejot, kamēr izsāktas liela. Ir interesanti, var iegūt 1. un 2. vietas. Mums tādas ir daudz. Dejot nav grūti, pats grūtākais ir mēģināt. Špagāt можете сделать? Pasākumam ir vairāki mērķi, no kuriem būtiskākie ir popularizēt dejošanas nozīmi un pozitīvo ietekmi uz personības veidošanu. Dejojot, jaunieši nevien sevi trenē fiziski, attīsta stāju un muguru, bet arī radoši papildina savas zināšanas, apgūstot horeogrāfijas pamatus. Ventspilī daudzus gadus šāda deju stila attīstība notikusi pateicoties deju studijai Konfeti un vadītājai Ļaļai Basmānovai. Gita Mārtiņsona, Andrejs Kulīgins, Kurzemes televīzija. Aizvadītās nedēļas nogalē Ventspils lielajā laukumā notika pasākums ar nosaukumu Pēc ventiem uz Ventspili, kur ietvaros notika seno automobīļu apskati, kā arī Ventspils velo sezonas atklāšanas brauciens. Par to vairāk stāstīs Kristaps Priede. Kurzemes televīzijas filmēšana grupa paspēja gan atklāt velo sezonu, gan apskatīt šos retro automobīļus. Velobrauciens notika pa pilsētas ielām 2 trasēs. Bija garā trasa un speciāli uztaisīta mazā trasa bērniem. Šogad bija ieplānots, ka pasākumā startēs ap 800 dalībniekiem. Tomēr lieliskie laika apstākļi pulcēja rekordlielu dalībnieku skaitu. Tie bija ap 3000 velosipēdi, kuri izbrauca Ventspils ielās. Kā arī tikpat daudz skatītāji bija ieradušies, lai noskatītos velobraucienu un antīko spēkretu parādi. Šogad veloceliņa garums pilsētā sasniedz jau 42 km, bet ar laiku ir plānots vēl vairāk. Vai bija grūti nobraukt šos gandrīz 12 km? Nav problēma. Jau regulāri pa vakariem braukāju arī. Šogad vien kā 3 km esam paredzējuši klāt pieaudzināt tos veloceliņus un
un nāku šeit kaut ko pieliksim klāt, bet tas ir reizi ar ielu būniens, ja tagad tas tikai sportam, turismam, atpūtai. Katrs velobraucējs pēc finiša saņem īpašo certifikātu, kas pēc tam kalpoja kā loterijas biļete, lai savā īpašumā iegūtu Ventspils pilsētas domas sarūpētās dāvanas un galveno balvu divriteni. Velobrauciena dalībnieki pēc garā brauciena varēja atjaunot spēkus ar putru, kuru bija pagatavojuši Ventspils tehnikuma pavāres. Jāpiebilst, ka visi veiksmīgi tika līdz finišam un šī gandrīz 12 km garā trase grūtības nesagādāja. Tāpēc kā armijas rūdījums? Nekas nebija grūts. Viss bija viegli? Jā. Patika? Jā, ļoti. Velobrauciens nebija kā sacensība uz laiku, taču dalībnieki tika vērtēti īpašās nominācijās. Piemēram, par stilīgākām velobraucējām tika atzītas tautumeitas Sandra un Vaira. Jaunākais velobraucējs, kurš ļoti cītīgi min pedāļus, bija Adrians Zīle. Komanda ar vienotības spēku Beska, bet par lielāko ģimeni tika atzīta Brocēnu ielas ģimene. Jāsaka, ka mūsu pilsētā iedzīvotāji ir lieli velo entuziasti. Jā. Cik bieži? Uz darbu atpakaļ, pie draugiem, var teikt, visu laiku ar riteni. Kas vasarā mašīnu brauc? Visu laiku ar riteni. Mēs visi kopā ar riteņiem braukam. Tā ir man grupa. Ventspils ir pārvērtusies par īstu velobraucēju sapni, jo izbūvētie 42 km veloceliņi ļauj ar riteni nokļūt pat tālākos pilsētas nostūros. Es domāju, ka velosipēdi ir diezgan disciplinēti. Man liekas, ka vairāk ir problēmas ar gājiem, kas ir tās velo joslas speciālās ir un pat tām cilvēki, diemžēl, ja ir taisam tāds sarkanā josla baltā, tad gan izskatās tā vairāk cilvēki iet tieši par velo joslu nekā pa gāja pusi. Tas tāds, ka iemācās apusē kultūra tomēr visiem ir. Kā tev šķiet, vai Ventspils ir velobraucēju pilsēta? Es domāju, ka noteikti tik daudz veloceliņu nav citās pilsētās. Kristaps Priede, Mareks Sumļēnijas, Kurzemes televīzija. Beidzot aizvadīts arī Latvijas basketbola līgas pirmās finālsērijas spēles starp basketbola klubu Ventspils un VF Rīga komandu. Pirmajā spēlē Saldū mūsējiem izdevās uzvarēt, tomēr mājas laukumā sāpīgs zaudējums. Kopumā varētu teikt, ka neizšķirts 1-1 finālsērijas sākumā. Aizvadītajā nedēļā pēc ilgas gaidīšanas beidzot tika pasludināti pirmie Aldaras LBL fināla sērijas datumi. Sestdien basketbola klubs Ventspils aizvadīja pirmo izbraukumu spēli Saldū, kur dramatiskā cīņā, pateicoties Kembela metienam pēdējās sekundēs, ar 86-84 pieveica pretiniekus VF Rīga un panāca sērijā 1-0. Otrā spēle bija jau nākamajā dienā mājas laukumā Ventspilī. Jau spēles sākums liecināja, ka komandas ir noskaņējušās cīņai par uzvaru. Punkti nāca ar lielām grūtībām, un līdz ceturtdaļas vidum Vefiņš pamanījās iekrāt pārsvaru ar 12 punktiem. Ventspilnieki nedaudz atguvās Zaķim, Simsam un Timam, realizējot savus metienus, tomēr pirmo ceturtdaļu Ventspilnieki noslēdz ar -10. Arī otrās ceturtdaļas sākums Ventspils izpildījumā bija tikpat maz rezultatīvs. Meijera precīzie soda metieni pārtrauca šo sausuma periodu pēc 2,5 minūtēm. Tomēr VF mērķtiecīgi palielināja savu pārsvaru līdz pat +14. Pārtraukumā viesi devās ar 16 punktu pārsvaru. Otrā puslaika sākums neko jaunu nerādīja. Ventspils metieni gāja seceni, tikmēr VF ļoti sekmīgi turpināja iemest grozus. Īslaicīgi emocionālu uzplaisnījumu savai komandai sagādāja Zaķis, iemetot 4 punktus pēc kārtas. Tomēr VF pārsvars turpināja augt līdz ceturtdaļas beigām, sasniedzot +30 un rezultāts 58-28. Jau trešajā ceturtdaļā Butauts uz laukuma sāka laist jaunākos komandas basketbolistus, un ceturtajā ceturtdaļā šāda pieeja arī tika turpināta. Arī Roberts Štelmehers nobeigumā ļāva spēlēt jaunajai maiņai Gražulim un Pinetem. Mača izskaņā Ventspilnieki spēja samazināt pretinieku pārsvaru, pie reizes papildinot savu ļoti pieticīgo punktu bagāžu. Tomēr beigās tāpat neizbēgami sakāva ar 42-69. Spēle, protams, traģiski, 42 punkti. 69 ielaist varbūt ne tik traki, bet 42 mājās. Viņš pamaz. Neko, jāpaņem, tas tagad mums būs laiks sagatavoties arī, sērijā rezultāts 1-1. Neko, ko es varu pateikt. Skatīsimies nākotnē uz priekšu, mācīsimies no šī zaudējuma, ticēsim sev. Turpināsim izties. Kādi jautājumi var būt? Nē, es vēlreiz atzīmēšu, ka VF ir top 8 komanda. Eiropas, kur viņa Eirokausā, ja? Katrs mūsu uzbrukums, katra mūsu epizode bija ar pretestību. Mums ir jāsaprot tas, lai vinnētu viņus. Šitādi mēs nevaram spēlēt. Un arī uz tādu urā, vai mēs varam vinnēt kādu spēli, bet es zinu, ka mums ir varianti un es ticu tam. Vienkārši mums tas jāsaliek tagad galvas kopā.
Nenospēlējam savu spēli, bet, ko es gribu teikt, 1-1 sērijā, iesim tālāk, analizēsim un nākušā spēlē būsim labāki, centīsimies būt labāki. Я благодарен своей команде, что после такого... Esmu pateicīgs savai komandai, ka pēc sestdienas zaudējuma viņi saņēmās un parādīja raksturu. Jau ģērbtuvē viņiem teica, ka tas ir tikai sākums. Ventspils mums vakar parādīja, ka ir bīstami pretinieki. Mūsu komandas lielākā problēma ir veselība. Daži spēlētāji spēlē tikai pateicoties injekcijām, tā kā es varu tikai pateikties saviem spēlētājiem. Я могу только поблагодарить своих игроков. Sērijā līdz 4 uzvarām rezultāts kļūst neizšķirts 1-1, bet lēmums par fināla tālāko norisi tiks pieņemts pēc VF spēlēm VTB vienotajā līgā. Gita Mārtiņsona, Marks Sumlenijs, Kurzemes televīzija. Olimpiskā centra basketbola hallē aizvadīts aerobikas festivāls Dejas prieks. Festivālam ir vairāk kā 10 gadu. Festivālā pulcējās dalībnieki no visas Latvijas. Parasti ierodas arī viesi no Lietuvas, tomēr šogad grafiks bija tik saspringts, ka ierasties nebija iespējams. Tomēr vienu Rīgas un vienu Liepājas kolektīvu varētu nosaukt par festivāla talismaniem, jo viņi piedalās katru reizi. Rīdzinieki ieradās kuplā skaitā 50 cilvēku. Kolektīvā Riki Tiki dejo visi, sākot no 3 līdz 50 gadiem. Tātad gan bērni, gan viņu vecāki. Pateicoties informācijai, kas izplatās draugu lokā, festivāla dalībnieku skaits pieaug. Pēc paziņu ieteikuma festivālā nokļuva arī mākslas vingrošanas grupa no Ķekavas, kas pirmo reizi Ventspilī parādīja savu programmu. Festivāla programmā iekļautas estrādes, sporta, tautas, disko un hip-hopa dejas. 100% sieviešu kompānijā izcēlās arī viens vīriešu kārtas pārstāvis. Ar īstenu vīrišķīgu matrožu deju ar nosaukumu Jāblačka, kas noslēgumā ieguva arī skatītāju simpātijas balvu. Tradicionāli dalībnieki pēc pasākuma apmeklēja arī akvaparkus, lidotavu un planetāriju. Gita Mārtiņsona, Julija Kostenko, Marks Sumlenijs, Kurzemes televīzija. No 2013. gada 2. līdz 30. maijam aizsāks priekšvēlēšanu diskusiju raidījumu cikls Novadi izvēles. Programma Kurzemē būs redzama kanālā LTV 7. Pirmdienās 8:15, otrdienās 22:10 vakarā, trešdienās 20:15, ceturtdienās 22:10, piekdienās 22:10 un sestdienās 19:30. Priekšvēlēšana diskusija Kurzemes vēlēšanu apgabalā visā Latvijā būs redzama arī kanālā RTV no pirmdienas līdz sestdienai 12:00 dienā. Astora Piecolas fascinējošā mūzika, Ilonas Bageles balss un Katrīnas Neiburgas video trīsdimensiju telpa ikvienam ļaus nobaudīt bohēmas smaržu, lai tango noskaņās ceļotu mūzikā, kaislē un mīlestībā. Teātrinams Jūras vārti Ventspilī 15. maijā 7. vakarā ielūdz uz Latvijas Nacionālās operas koncerta izrādi Cantando e Mando. Atbalsta Radio Skonto Kurzeme. Tas arī viss, ko šajā pusstundā vēlējāmies jums pastāstīt. Paldies, ka mūs skatījāties un uz tikšanos nākamreiz!